Labdien! Mans vārds ir Andrejs Vītoliņš, un šodien es jums gribu pastāstīt par dārznīcas februāra mēneša augu kafijas koku, jeb, kā latīniski pareizāk būtu teikt, Coffea arabica. Ja būsiet pacietīgi un kafijas koku kopsiet ne tikai ziemas spēlgonī, bet arī vasarā, paralēli daudzajiem dārza darbiem, tas priecēs jūs ne tikai ar aromātiskiem, skaistiem ziediem, bet arī ar kafijas koka augļiem, kafijas pupiņām. Un rezultātā jūs varēsiet pacienāt savus draugus ar paša audzētu kafiju. Noteikti pirmais, kas būtu jāizdara, ir jānovērtē vieta, jo kafijas koks var izaugt pat līdz 2 metru augstumam, un tad palodze nebūs tas ilgtermiņa risinājums. Kaut arī varētu šķist, ka kafijas koks ir pieredzis pie lielām temperatūrām, jo nācis no Āfrikas austrumu daļas. Tomēr, tāpat kā vairumam augu, kafijas kokam nepatīk tiešie saules stari. Un pavasara vasaras mēnešos, kad saule ir visaktīvākā, tas var arī apdegt. Temperatūra, kura patīk kafijas kokam, ir robežās no 18 līdz 24 grādiem, tāpēc ārā to varētu iznest, principā tikai vasarā. Jāatcerās, ka kafijas koks ir ne tikai siltumu mīlošs augs, bet arī mitrumu mīlošs augs, tāpēc ļoti svarīgi atcerēties to regulāri laistīt. Īpaši uzmanīgam ir jābūt ziemas apkures sezonas laikā. Tad gaiss ir īpaši sauss un rekomendē augu apsmidzināt pat reizes 2 dienā. Augam piemērotākais ir mīksts ūdens. Tas varētu būt lietus ūdens vai arī sliktākajā gadījumā arī filtrēts krāna ūdens. Jāatcerās, ja lietosim cietu ūdeni, tad apsmidzinot augu uz tā veidosies nogūsnes, un tas to vizuālo izskatu neuzlabos. Lai augs labi justos, ļoti svarīgi ir pareiza barošana, mēslošana. Mēslojam šajā gadījumā ar komplekso augu mēslojumu, kuram ir zemes kalcija saturs. Aktīvajā augšanas periodā, vasaras pavasara mēnešos, tam noteikti ir jānotiek reizi nedēļā, varbūt arī 2. Tās svarīgi ir novērtēt, vai augam nav nepieciešama pārstādīšana. Kā to pateikt? Jānovērtē pēc sakņu sistēmas, jo, ja podiņam ir caurumiņi, tad tas ir noteikti viegli. Apakšā paskatāmies, vai saknītes nelien laukā. Ja tas tā notiekās, tad acīm redzami podiņš ir par mazu. Izvēlamies podiņu, kurš ir centimetru 2 lielāks par esošo. Ja tomēr caurumiņu nav, tad novērtēt ir mazliet grūtāk, bet skatāmies vizuāli no virspuses. Vai podiņā vēl ir gana daudz substrāta, vai arī variants ir kā piepacelt viņu nedaudz gaisā un paskatīties. Tad arī diezgan labi ir redzamas saknītes. Ja viņas ir daudz un dikti savijušās, tad tam noteikti ir nepieciešama pārstādīšana. Pirmais, ko podiņā ieberām, tas būtu nedaudz keramzīta, drenāžas slāņa izveidei. Novērtējam, vai nevajag jau pievienot nedaudz zemi. Un ievietojam jau pašu augu. Pieberam attiecīgi zemi gar malām. Noteikti neaizmirstiet pieblietēt, jo savādāk zeme sakritīsies un būs vēlāk jāpieber no jauna. Lūk, arī rezultāts. Mēs esam pārstādījuši augu jaunā podiņā. Šī podiņā tas varēs atrasties vēl pāris gadus. Ar kādām problēmām var nākties sastapties kafijas kociņa audzēšanas laikā. Retāk tie būs kādi kaitēkļi vai slimības. Biežāk tas būs neregulāras laistīšanas rezultātā lapām sāks veidoties brūnēšana. Vai no pašām lapām veidosies pleķi, vai no maliņas viņas sāks kalst. Cīnīties ar to var regulārāk laistot. Jau 4. vai 5. audzēšanas gadā kafijas kokam bagātīgi veidojas ziedi, kas pēc tam veidojas par kafijas augļiem. Augs var ziedēt no marta līdz pat augustam. Pēc noziedēšanas tam veidojas kafijas koka augļi.
Kafijas koka augļi iesākumā ir zaļi. Vēlāk, nogatavojoties, tie paliek sarkani, līdz beigās iegūst sarkanīgi brūnu nokrāsu. Kafijas koka augļi nogatavojās salīdzinoši ilgi, līdz pat pusgadam, bet rezultāts ir burvīgs. Katrā kafijas koka auglī ir 2 sēklas, kafijas pupiņas. Tās vāc ar rokām, kaltē, fermentē un pēc tam attiecīgi grauzdē, līdz tās iegūs mūsu visiem atpazīstamo izskatu – brūnās kafijas pupiņas. Nobeigumā, apkopojot visu iepriekš teikto, kas tad īsti bija svarīgākais? Mitrums, regulāri laistam. Vietu izvēlamies tādu, kurā tam neapdraudēs tiešie saules stari. Mēslojam ar komplekso mēslojumu, augam nepieciešamā temperatūra bija robežās no 18 līdz 24 grādiem, tad tas jūtās komfortabli. Un visbeidzot, neaizmirstam, lūkoties, vai tas jūtās labi, vai tam nav nepieciešama pārstādīšana. Un tagad, kad mēs esam tik daudz uzzinājuši par kafijas koku, mēs varam droši aiziet uzvārīt kādu aromātisku kafijas tasīti un lēnām izbaudīt to, pasapņojiet par siltajām zemēm. Nākošajā reizē stāstīsim par dekoratīvo ābeli. Kas tas par zvēru, kā to audzē, kā tas izskatās. Un tā.